Glaznainajā Lugānā, tieši blakus Raiņa un Aspazijas muzejam, uz Vakara Eiropas koklētāju rudens sesiju pulcējās 23 koklētāji no 8 valstīm. Šādas sesijas notiek 2 reizes gadā, katru reizi citā vietā, un šoreiz bija izvēlēta Kastaņola. Šeit ir viss, ko latviešu dvēsele var kārot un ielīgsmoties, un nepavelti Kastaņola ir latviešiem kā tāda svētceļojuma vieta. Sesijās tiek apgūtas gan jaunas dziesmas, gan jaunas koklas spēles tehnikas, lai noslēgumā priecētu klausītājus ar koncertu. Uz brīdi koklas skanēja arī Raiņa un Aspazijas muzejā. Man liekas, ka mūs visus ļoti, ļoti vieno prieks un tās mūsu savstarpējās sirsnīgās saites. Koklis un prieks. Teju visi koklētāji spēlē vairākos kolektīvos, dzied koros, dejo. 4 no viņiem Luksemburgas latviešu postfolka grupa Rudzurika šogad svin 10 gadu jubileju. Citējot vienu mūsu uzticamu fani, tas maizes kukls nu jau esot labi nogriedis. Un to mūsu Rudzuriku varot izgaršot visā kraus daudzveidībā. Fühle die Musik schon seit einigen Jahren. Es šīs grupas attīstībai sekoju jau vairākus gadus, un šo koncertu apmeklējums ir ne tikai iesakāms, es pat teiktu, ka tos vajag apmeklēt un izbaudīt, jo tajos tiek prezentēts Latvijas kultūras mantojums. Jo mums ir svarīgi paturēt tautas dziesmās ieliktos senos latviešu kodus, bet tikpat svarīgi ir arī sajust to, kas saista šīs senās dziesmas ar vietu un laiku, kurā mēs dzīvojam pašreiz. Tāpēc mēs dziesmās izmantojam arī citautu melodijas un tekstus. Sapūst dažādi žanri, bet kuru saknes ir folklorā. Negrib to saukt arī par pasaules mūziku. Diasporas amatieru līgas mūziķi ir kā tādi universālie zaldāti. Mēs spēlējam teju visus instrumentus, kurus nereti nākas apgūt diezgan pātrinātā vīzē, darbojamies visos iespējamos muzikālajos žanros, kuru vien ir nepieciešamība muzicē. Pēc Latviskās nedēļas nogales sesijas dalībnieki, vēstniecību darbinieki, zinātnieki, inženieri, ārsti, valodnieki dosies atpakaļ uz savām valstīm, lai turpinātu kopīgo koklēšanu virtuālajā vidē. Ilze Kalve, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.